1984 iestudējumi. Tā kā ir ko izvēlēties un baudiet šo dienu. Jā. Jā. Es atceros, ka bērnībā man mammīte vēda uz bērnu pasauli. Atceries, bija bērnu pasauli, Krišāna Baroni, jā, tā bija bērnu paradīze. Tur bija, nu tomēr tur bija dāvans gan ziemā, gan vasarā. Jā. Jā. Un es atceros, ka tur bija jau rudens nogalē un ziemas sākumā. Tur bija vesela, nu tur bija pusstāvs pilns eglīšu rotājumiem. Un tie eglīšu rotājumi bija 7 veidi tikai, un visi bija dažādās krāsās. Nē, un viss tādi bija daudz, bija, izvēle bija. Bet Ziemassvētku vecītis bija viens, kur noliek pie eglis tāds baltā krāsā. Ar sniegbaltīti. Ar spieķi tādu. Jā, un sniegbaltīti bija. Man tas šķita tā kā, nu, tiešām nonākt pasakā, un es atceros, ka mamma atļāva vienu rotājumu katru gadu nopirkt. Bet tu redz, tomēr ir cits risinājums, ka tos rotājumus veido paši mājās, un tas tāds smuks ģimene nedēļas nogalē skaisti, piemēram, veido dažādas rotājumus. Un mēs varētu mudināt arī LNT brokastu skatītājus. Nu jau pamazām aizdomāties, ka tam eglītei vajadzētu sevis gatavot rotājumu, vai ne? Tā ir? Jā. Piedāvā modes un izklaides centrs Rīga Plaza. Sācies skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad prātojam, kā graznosim savu māju, kādas dāvanas sarūpēsim mīļajiem, ko celsim svētku galdā un kā rotāsim skaisto gaviļnieci svētku eglīti. Svētkiem gatavojās arī Vindaļu ģimenes dāmas, tāpēc apvienojot liederīgo ar patīkamo, iepirkās un pagatavoja skaistus eglīšu rotājumus modes un izklaides centra Rīga Plaza radošajā Rūķu namiņā. Radošās darbnīcas saimnieki jau bija sarūpējuši visus vajadzīgos materiālus, lai ciemiņi varētu pagatavot katrs savu īpašo eglītes bumbuli. Kur tev būs viena bumbiņa? Tev un mammai. Paldies. Un šodien mēs dekorēsim bumbiņu, taisīsim savu nospiedumu rokas. Labi? Esat gatavas? Krāsas, otas, līmes, lentītes, filces, sniegpārsliņas, spīgulīši un eņģeļmāte. Viss tika likts lietā, lai bumbas padarītu krāsainas un košas. Es taisīšu Ziemassvētku bumbiņu zilā krāsā un tādu ar zilām pārsuņām un baltām pārsuņām, jo manai mazai māsai ļoti patīk mūteņu varone Elsa, un man arī tikai tā mūteņa tāda ļoti forša liekas, un es taisīšu tā kā visu zilā krāsā. Kas tev tur ir pie summas? Adatīvis. Kas tur ir? Adatīvis. Adatīvis? Ko tu tur salīmēji? Pastāsti par rociņām savām. Rociņas uzliku. Tiem bērniem jau patīk tas pasākums, ja? Un arī tas vieno saliedē vecākus ar bērniem. Vakars, kad tiek rotāta eglīte Vindaļu mājās, ir īpašs. Tad visa ģimene ir kopā un katrs iekar zariņos savu rotājumu. Mēs parasti tikai vakarā, piemēram, tētis atved eglīti un tad mēs nopērkam un tad vakarā izņem mamma visus rotājumus ārā no vairākām kastēm un tad tur jāvar katra kaste vaļā un jāzina tā kā kur likt, piemēram, es nezinu, tur eņģelišus tur priekšā noteikti tā. Šitas eņģelišus. Piemēram, tādas kaut kādas plasmasas bumbiņas, kuras mums ir ļoti, ļoti maz un kuras mēs gan izēju pārsvarā neliekam, tās mēs vairāk aizmugurē liekam. Mēs mājās pušķojam eglīti ar mantiņām, kas jau būtībā mums tā kā krājās. Mēs tā, tā kā krājam mantiņas, mums nav tā, ka mēs mainam katru gadu, bet, un tā mēs katru gadu šo te mantiņu klāstu papildinām tikai. Katru gadu, pat cik man 3 bērniņi mājās, pērkam pa 3 eņģelīšiem katru gadu. Piemēram, ejam un ieraugam kaut kādu mantiņu, kas ir skaista, tāds eņģelīts. Un nopērkam, un tad mums eglīte ar katru gadu arvien vairāk un vairāk papildinās ar eņģelīšiem. Bet Ziemassvētki jau tiek gaidīti. Jūs vienmēr tur zeķes ir noliktas gultai, galgalī. Un tas tāds mammai vislabākais laiks, jo tad vispaklausīgākās veids. Jo viņas vienkārši tad zina, ka rūķis aiz loga sēž un skatās, un lai salatētim neizstāstītu par to, ka netiek mammu klausīta un blēņas darītas. Meitenes ir ļoti paklausīgas.
Es arī. Jā, nu, protams, ka kriksis arī. Un tad, kad meitenes ir bijušas pa dienu paklausīgas, tad rūģis pa nakti atnes šokolādi. Līdz svētku vakaram vēl ir laiks, bet ir skaidrs, ka Vindeļu ģimenes svētku eglē šogad tiks iekārtas 3 īpašas bumbas. Mammas sniegpārsliņu rotājums, Agneses zilis požais bumbulis un Kristiānas slieku bumba. Es iesaku visiem ar ģimeni atnākt un pamēģināt padarboties, pavadīt laiku, nevis tikai staigājot pa veikalu iepērkoties, bet arī padarbojoties kaut ko, uztaisot paši šādus skaistus rotājumus, ko iekārt eglītē. Redz, kā Rīga plazā arī var darbnīcā visu pagatavot, visus, nu mājās tomēr ir mājās, bet var arī izbraukt. Jā, var visādi. Jā. Bet kas būs raidījuma turpinājumā? Mācītājs Krists Kalniņš pārcelā mīļākās grāmatas.